Labvakar, dārgie televīzijas skatītāji! Jūsu ekrānos BBC pasaules ziņas. Ar jums kopā tuvākās minūtes būšu es, Marta un Linda. Šorīt 7 pēc Latvijas laika Korejas galvaspilsētas Seulā nogrendēja 6 bāļu stipra zemestrīce. Korejas ziņu dienestu sniegtā informācija pauž, ka zemestrīcē cietuši vismaz 1000 iedzīvotāju. Seolas mērs Inogova Mulaviki izsludinājis ārkārtas situāciju un lūdz iedzīvotājus saglabāt mieru, kā arī palikt savās dzīves vietās. Seolā ir viens no drošākajām, taču reizē arī apdzīvotākajām Āzijas pilsētām. Mēs esam izstrādājuši rīcības plānu dažādām dabas parādībām un katastrofām. Tāpēc šim notikumam bijām gatavi, medijiem ziņo Seolas drošības dienesta pārstāvi. Korejas drošības dienesti šobrīd aktīvi strādā, lai novērstu dabas katastrofas radītās sekas, kā arī sniedz pirmo nepieciešamo palīdzību visiem cietušajiem. Paldies par uzmanību! Tās bija BBC pasaules ziņas. Ar jums kopā biju es, Marta un Linda.